mums vispār ir jādabū viņš vienkārši lai viņš staigā. Un tad, kad mēs dabūsim viņu pie dziesmas ar staigāšanu ziņā, tad mēs varēsim sākt labot tās kļūdas. Visbūtiskākais tas, cik mēs labi piesiesim lēli, tik labi viņi kustēsies. Ja mēs viņu piesiesim pavirši vai neakurāti, tad mums pašiem darba process pēc tam būs sarežģītāks un rezultāts no lēles vadīšanas viedokļa būs ļoti neglīts. Tāpēc šis process ir ļoti, ļoti interesants un būtisks un svarīgs un ļoti akurāti tas ir jādara. Jo tieši sienot lēli mēs varam saprast, kā viņš kustēsies. Pats pirmais, ko vajag izdarīt, ir piesiet plecus. Un tagad mēs arī skatīsimies īstu augstumu. Ņemam nost mūsu lēli. Tā. Rokas pareiza pozīcija. Leņķis 90 grādi. Pleci. Plecu piesiešana ir vistīzlākā lieta, kas ir jādara, jo plecus ir visgrūtāk piesiet, un tie ir vissvarīgākie. Lai pirmkārt ir jāatrod pareizā vieta, abām vietām ir jābūt, abiem pleciem ir jābūt teorētiski vienā vietā, vienādie attālumi, jo jebkas var izmainīt to vestibulāro, jā. Un uzreiz vecums cits ir, nevis vajadzīgais. Es varu parādīt kaut ko, jo es tikai viņu tagad vakar piesēju un tikai apgūstu. Otro reizi paņem viņu rokā. Tev patīk darbs ar marionetēm? Tagad jā. Bet sākumā jā? Nē. Jo tas ir ļoti sarežģīti. Nē, tāpēc, ka nepratu. Tāpēc, ka baidījos. Un tad, kad tu esi kaut ko jau apguvis, tad tās bailes pāriet, tad tas jau sāc pētīt. Un tas izpētes process, tas jau paliek interesants. No kā man bija baila, ka tie diegi plīsīs un kad viņi piņķerēsies un ka es aizķeršos visur. Un tas viss manī radīja pilnīgi lieku satraukumu, bet tādā brīdī, kad tu apgūst visu, kas ir tev jāapgūst, kaut vai to minimumiņu, tad bailes pāriet.